Klausos. Noklīduši droni mums ir skaidrs, varbūt nekādu baigo draudu nerada, bet ko darīja, kā tu kā zemesardzes pārstāvs teiktu, nu, reāli draudi mums ir iespēja notriekt tos dronus vai nē, jo cilvēki dzīvo, un mēs visi redzam, ka viņi lido, un viņi aizlido. Reāls iespējas noteikti ir, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka saprātīgos termiņos mums ir reāls iespējas attīstīt lētas un efektīvas tehnoloģijas. Protams, tas nav īpaši ekonomiski pamatots triekt dronus ar tālajām raķetēm, lidmašīnām un tam līdzīgi. Tehnoloģijas ir. Ukrainas armija jau viņas ir atstrādājusi ļoti labi. Skaidrs, ka mēs nevaram sapņot no 1. metra visi droni tiks notriekti, jo, kā redzam, viņi spēja aizlidot arī līdz Maskavai un Maskavas vidum ar visas pasaules, kura tur armiju un 5 gadu tieši kaujas pieredzi. Tas saprotami risks vienmēr pastāv, bet arī mēs apzināmies to iespējamību, ka tieši kāds drons uzkrīt tieši uz galvas, nu viņš ir stipri mazāka, kā man izejot uz ielas kāds uzbrauks ar mašīnu. Nu, riski dzīvē ir daudz un dažādi. Lai ar daudz smīkņājas, es diezgan pārliecināts, ka Latvijas, es pat teiktu, uzņēmēju IT spēja dronu tehnoloģijās attīstīt ir ļoti konkrēti spējīga. Un te ir tā, ja militārējais ir tā nianse tā, ka ir militārā industrija miera laikos un militārā industrija kara laikos. Viņas ir divas pilnīgi dažādi mehānismi. Un man ir iekšēja pārliecība, ka kara laika apstākļi iestātos, tas resursu, zināšanu, domāšanas, ko mēs pēkšņi ātri, nereāli ātri varētu izdarīt, patiesībā ir diezgan labs. Bet jā, mūsu galvenā pamatmērķis, protams,